kā jau kārtīga dzimšanas diena nevar iztikt bez viesiem, tad patiesībā šo koncertu esam izveidojuši ne mēs vieni, jo Latvijā ir gana daudz ļaužu grupu kopi, kas kopina latviešu etnogrāfiskās dejas, un sāksim ar tālākajiem viesiem Sudmaliņām no Valkas. Lūdzu. Labvakar, cienījamās dāmas un godājamie kungi! Atlīdz mums uz Valkas saviesīgā nama durvīm atnāca ziņa par Dandaru vienreizējo jubileju 25 gadiem. Kas par gadiem, kas par vecumu, viss vēl priekšā, es domāju. Un, protams, arī mēs esam ietērpušies šovakar ļoti folkloriski, jo tas ir, kā paši redzat, pagājušais gadsimta sākums. Un šovakar iepriecināsim Dandarus viņu jubilejā ar pagājušā gadsimta sākuma gančiem attiecīgā ietērpā. Tas būs drusku tāds pārsteigums, jo katra piedzimšana ir neliels pārsteigums. Lūk, man arī šeit ir tāds pušķis. Jaundzimušam gribas kaut ko saldu, lai netrūkst enerģijas. Kur tad būtu tas Ilmārs, tas vaininieks, mēs ar visus Dandariešus vada un tur kopā. Daudz laimes dzimšanas dienās. Ilmāram arī aluskaus ar pavisam rīktīgu Valkas emblēmu. Arī šos 25 gadus, kā zinām, šeit Dandariešus kopā vāca un turēja šos dančus godam Ernests Spīš, bet, neredzējām viņu šeit zālē, gribam nodot šo kausu viņam lūk, lai nodot. Kad jūs satiešat. Tā, redziet, dāmas un kungi, mums vēl 2 ziediņi palikuši. Nevelti mēs no pašas Valkas šeit svētdienas dienā nemierīgā prātā lecām busiņā un devāmies uz šeieni, jo vairākus gadus no vietas Dandariešu pulkā bija mūsējie, un tā ir Una un Edgars. Sveicam viņus, jo sevišķi šodien